Gaismas līnijas, tērpu faktūras, dejas ritmi un video projekcijas, kas veido vienotu emocionālu manifestāciju. Tā ir dizaina balvas 2025, kas aizraujot dalībniekus un sajūsminot skatītājus, nu pat tika aizvadīta Madonā. Kas var būt labāks par modi, par modes skati, par uzstāšanos uz skatuves mēles. Tas ir aizraujoši, vienkārši burvīgi, ka tik daudz talantu mums ir, un ka tas nāk tagad tautā, un mēs visu to redzam, jo ikdiena jau ir drūma, bet šeit ir jautrība. Jauniešiem, skolāniem un bērniem šī ir lieliska iespēja būt pasaulē, kuru viņi varbūt nākotnē vēlas sev un sasniegt kaut kādus mērķus, izbaudīt, iztestēt, sagaršot to modes skates garšu, iejusties pieaugušā lomā, plānot pašiem savu stāju, iešanu, tērpu. Fantastiski. Man patīk. Paldies mākslas skolai, burvīgs pasākums. Tā turpināt. Pirmo reizi biju uz dizaina balvas un man ļoti patika, jo es nezināju, ko gaidīt. Pati arī esmu mākslas skolas absolvente un bērni šobrīd iet mākslas skolā un tiešām bija interesanti redzēt. Tas bija ļoti iespaidīgi šovs. Tiešām ļoti patika, ko bērni un kopā ar pieaugušajiem spēja radīt un vispār to visu panākt. Ar tekstilu modes mākslu mēs jau nodarbojamies vairāk kā 10 gadus, un skolotāji audzēkņi tieši šos tēlus un vēstījumus, ko nes apģērbs, ir veidojuši. Un līdz ar to mums arī bija tāds izaicinājums atjaunot vairākas kolekcijas, un līdz ar to mēs varējām arī pieminēt savus aizgājušos kolēģus un tādā veidā runāt par to, cik viņi mums ir svarīgi un nozīmīgi. Performance veltīta Jāņa Simsona Madonas mākslas skolas 50 gadu jubilejai. Tās tapšanā piedalījās mūsdienu deju grupa Aliens, tautas deju kolektīvs Pipari, Jāņa Norviļa Madonas mūzikas skolas orķestris, kā arī audzēkņi no Rēzeknes, Valmieras un Daugavpils mākslas un dizaina skolām. Šī gada garumā esam izdzīvojuši dažādas krāsas un dažādus notikumus. Pasākumi ir bijis daudz un tie ir bijuši dažādi. Gan izstādes Madonas novatpētniecības un mākslas muzejā, gan dažādi projekti, kur tikāmies ar māksliniekiem. Un šis noslēdzošais šeit performance, kur satikās deja, kustība, mūzika, māksla, visi mākslas skolas draugi, sadarbības partneri, un kopā mēs radījām stāstu par cilvēku, kas meklē sevi. Šodien es biju tāds kā galvenais vadmotīvs, kas gāja cauri un praktiski pieaug mākslā, mākslas skolā, un es izēju cauri tik daudz dažādiem cilvēkiem un notikumiem, un ar viņiem sastopos, un kā tas ir mani izveidojis kā personību. Tad šodien tas arī bija tiešām izaicinājums, jo es praktiski esmu uz skatuves, 2 minūtes, noeju nost, man ir jāpārtaisa mati, man ir jāpārtaisa cits tēvs, man bija pilnīgi komanda, paldies manai komandai, un es jau uzreiz skrienu uz skatuves. Tā kā tas tiešām interesanti. Ko mākslas skola tev ir devusi? Man noteikti ir paplašinājusi manu perspektīvu, vispār to, kā es uztveru pasauli. Mākslas skola man noteikti ir ielikusi tik lielu pamatu, un es ar šo te visu savu pieredzi vēlos doties ļoti uz Kultūras akadēmiju. Kultūra un māksla ir tiešām ārkārtīgi svarīgs mēdījis, kas nonāk pie cilvēkiem un rāda šo gaismu tumsā. Un tāpēc arī šīs gaismas līnijas, ko iznesām pasākuma laikā, domāju, ir ārkārtīgi svarīgas un nozīmīgas mums visiem, lai ieraudzītu sevi, atrastu sevi un parādītu pasaulē, cik Latvija ir talantīga un ka šeit ir milzīgs potenciāls radošumam un radošajām industrijām. Vēl tikai jāpiebilst, ka Madonas mākslas skolā šobrīd mācās vairāk nekā 240 audzēkņi, un 50 gadu laikā tā bijusi vieta, kur izaugušas daudzas patiešām izcilas mākslas personības. Un tas, ka skolas pirmā direktora Jāņa Simsona ieliktie pamati joprojām nosaka pieeju izglītībai, talantu attīstīt mērķiecīgi un laikam līdzējot, apliecina, ka mākslas izglītība novadā ir dzīves process, kurā aug nākamā radošā paudze. Sandra Zariņa, Andris Milnis, RTV.